Šī ir transformācijas spēle Dejojošā ar vilkiem. Transformācijas spēle spēlēt, tas ir ļoti aizraujošs sevis izzināšanas process. Tajā tu vari ieraudzīt sevi, savu dzīvi, un tajā tu vari iet iekšā arī ar kādu jautājumu, ko tu gribi par sevi atrisināt, vai kādu nodomu. Un es tev nedaudz parādīšu, kā tas notiek. Lūk, re, kur ir spēles laukums, Dejojošā ar vilkiem. Apakšā būs zīmējumi, totēmi, citāti. Citāti būs no populārās grāmatas par sievietēm, kas skrien ar vilkiem. Klāt ir vēl manas apgreidotas lietas. Reizēm tu vari paskatīties uz savu iekšējo vīrieti, vai varbūt tev būs jautājumi par savu vīrieti. Tu vari šajā spēlē ne tikai sastapties ar dzīves notikumiem, bet varbūt reizēm padomāt par savu seksualitāti. Bet tu vari arī paskatīties uz to, kas notiek tavas sirds mājās, pajautāt. Kāda tad ir spēle? Spēlē ir viss tavs dzīves cikls ietverts. Gan tad, kad tu biji maza meitenīte, gan tad, kad tu biji pusaudze, gan tad, kad tu biji princese jauniete, gan tad, kad tu biji karaliene un veidoji savu karjeru, gan tad, kad tu esi māte mīloša sieviete, gan tad, kad tu esi kā malta zeme stipra. Un tad jau tas laiks, kad tev nāk tavs viedais vecais. Spēlē iekšā, spēle tev ielaiž, tad, kad tu uzsmet noteikti ciparu kombināciju. Ja neesi gatavs spēlēt, spēle tev var labu laiku nelaist iekšā. Citreiz spēlē ir tā, ka kāda meitene tā arī dzīvojās. Īkstītē mazā meitenītē vai Ronjā laupītājā vai princesē, un viņa saprot, ka viņa maz nav izaugusi, lai dzīvē ietu tālāk. Bet citai meitenei ir atkal tā, ka viņai tā bērnība nemaz tik ļoti nav bijusi, un viņa ir kļuvusi liela ļoti ātri, un viņa jau ir māte sieva un māte zeme, un cita ir tikai te, un cita jau ir vieda kļuvusi, bet tas jau nav nekas slikts. Mums katrai ir savs stāsts, un tāpēc es tev jāicinu ļauties šai spēles maģijai. Par mani vairāk tu vari atrast sociālajos tīklos, zvanot un Googlē ierakstot Jolanta Līva, kur tu redzēsi manu mājaslapu.